Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Venecuēlā jūnija zemestrīcēs bojā gājušo skaits pārsniedzis 6000. Par to paziņoja Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodrigues. Precīzs bojā gājušo skaits sasniedzis 6125 cilvēkus, viņš raksta platformā Telegram. Vairāk nekā 16,000 cilvēku guva ievainojumus, lielākā daļa no viņiem jau ir izrakstīti no slimnīcas, ap 24,000 cilvēku zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes un dzīvo pārpildītās nometnēs. Daudzās no tām trūkst ūdensapgādes un pienācīgas sanitārijas. Venecuēlā Lagvairas štatā, netālu no piekrastes pilsētas Moronas, 24. jūnijā notika 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja simtiem pēcgrūdienu. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šā gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā. Ziņu aģentūra Bloomberg raksta, ka tas ir zemākais rādītājs kopš 2002. gada maija. Pēc Bloomberg aplēsēm jūlijā Krievijas naftas infrastruktūra cieta no vismaz 30 Ukrainas uzbrukumiem. Ja šajā statistikā iekļautu vēl 8 uzbrukumus tankkuģiem Melnajā jūrā, par kuriem Ukraina atbildību nav uzņēmusies, tad jūlijā būtu veikts rekordliels skaits uzbrukumu Krievijai piederīgiem naftas objektiem. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas importē no Krievijas 95% naftas produktu. Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā un bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužņijs pauda skeptisku viedokli par Ukrainas izredzēm pievienoties NATO. Viņaprāt, nepieciešamas citas savienības. Ukrainas vēstnieku sanāksmē Zalužņijs par Ukrainas dalību NATO izteicās tā: "Es ļoti labi pazīstu NATO, apmēram 12 gadus es personīgi nodarbojos ar to, lai mēs apgūtu NATO standartus, un katru gadu klausījos pasakas par to, ka tūlīt mēs iestāsimies NATO. Diemžēl mēs tajā neiestāsimies nekad," sacīja bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks. Ar tādu attīstības līmeni, kāds ir Ukrainas bruņotajiem spēkiem, nav iespējams pievienoties organizācijai, kas vadās pēc Otrā pasaules kara doktrīnām, skaidroja Zalužņijs. Kā alternatīvu Ukrainas drošības garantēšanai, bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks redz valsts dalību jaunās un veidojošās aizsardzības aliansēs, tādās kā apvienotie ekspedīcijas spēki, proti koalīcija, ko izveidojušas 10 Ziemeļeiropas valstis, lai nodrošinātu drošību reģionā. Latvijā 3 gadu laikā nav sasniegts neviens no galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas bija noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas mazināšanai. Pie tāda secinājuma nonākusi Veselības ministrija, gatavojot attiecīgo informatīvo ziņojumu. Kopumā plānā bija paredzēti 35 pasākumi, no tiem pilnībā izpildīti 19, jeb 54,3%, daļēji izpildīti 7, jeb 20%, bet nav izpildīti 9, jeb 25,7%. Pārtikas cenu samazinājumu Latvijā 70% iedzīvotāju nav pamanījuši. Bankas Citadele veiktā aptauja liecina, ka tikai 15% iedzīvotāju ir sajutuši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies. 1% norāda, ka izdevumi ir būtiski sarukuši. Kā zināms, no 1. jūlija maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām tiek piemērota samazināta PVN likme 12% līdzšinējo 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā 1 gadu. 7. un 8. augustā Daugavpilī 22. reizi norisināsies Leonarda un Aleksandra Purvīnsku starptautiskais piemiņas turnīrs boksā. Sacensībās piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti, kuri cīnīsies par godalgām elites, U19, U17 un U15 vecuma grupās. Turnīra pirmās dienas cīņas sāksies 12:00 Daugavpils boksa zālē Cietokšņa ielā 61. Turnīra kulminācija gaidāma 8. augustā 10:00 no rīta, kad fināla cīņas norisināsies Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē, kur izšķirošās cīņas varēs vērot plašs skatītāju loks. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio